Es domāju, ka cilvēks vispār ļoti maz ko var piedot. Es domāju, ka tā nav cilvēka daba. Cilvēks tas ir tāds dievišķs notikums cilvēkā, ja viņš var piedot. Vārdi, rīcība, kas nogalina otru dažādos līmeņos. Dvēselē nogalina viņa gribu, nogalina viņa jūtas, nogalina viņa vispār kaut kādu patiesību, ticību. Tās ir lietas, kuras cilvēks faktiski nespēja piedot. Cilvēkam ir neiespējami atdot visu, ziedot visu, neatriepties, upurēties, mīlēt, kad tevi nemīl, piedot, kad tev dara pāri. Tas viss ir nedabīgi cilvēkam, tas viss ir tāds tā brīnumainā zeme, ko tikai Dievs var iedot cilvēkam. Cilvēks piedzimst tāds, kā viņš piedzimst. Viņš piedzimst egocentrisks, ar teicienu, kā pirksti lokās uz savu pusi. Tas nozīmē, ka es gribu saņemt un es negribu dot. Un gadījums, kur piedošana ir vajadzīga, ir tāds, kur tev ir kaut kas atņemts. Un tu neesi saņēmis vietā kompensāciju. Un atriebība dod šo sajūtu, ka tu saņem atpakaļ, tu kaut kādu kompensāciju saņem. Cilvēki runā par ēšanu no laba un ļauna atzīšanas koka. Un šis koks ir ļauns abās pusēs. Gan ļaunajā, gan labajā. Jo ļaunums ir viegli saprotams, bet šī koka labā daļa ir cilvēka pieņemtais un izdomātais labais. Tas nav tas, ko Dievs saka, kas ir labs. Tas ir tas, ko cilvēks saka labs. Tāpēc šī labā daļa ir daudz viltīgāka par šo ļauno daļu, jo ļaunā ir acīm redzama. Bet šī labā daļa, kad cilvēks uzņemās lietas darīt, kuras viņam nav jādara, kuras viņš iedomājas, ka viņš var izdarīt, ka viņš ir spējīgs izdarīt un to darot, viņš nevis acīm redzam samaitājās, kā darot ļauno, bet viņš kļūst lepns, akls un paštaisns. Un tas ir vēl gandrīz lielāks ļaunums par pirmo. Labam būt ir mantot jaunu dabu, kas tikai var notikt, kā Rainis saka, tikai tas, kurš redzējis ir nakti, tas tik spēja patiesi novērtēt dienu. Un tāds ir tas ceļš cilvēka. Caur atzīšanu, un tas ir vienīgais ceļš, kā arī, man liekas, cilvēkam kļūst pieejams tas labums, kas ir Dieva labums, Dieva dāvana, Dieva upuris, Dieva daba, kas spēj piedot, kas spēj neatmaksāt, kas spēj lūgt par to, kurš tevi lamā un tā tālāk. Bet tas ir ellīgi grūti. Tas ir ellīgi grūts pasākums. Vienīgais, tas patiešām dara laimīgu cilvēku. Tikt vaļā no tās savas dabas, tas dara cilvēku laimīgu. Un atriepties nedara laimīgu. Nē. Nepiedot nedara laimīgu. Nospraust robežas, kas saka nekad. Šito nepiedošanu. Es nemūžam, es vienmēr to pieminēšu, tas nedara laimīgu.